Anders Rosenbergs. Tūlīt panorāma. Vēlāk dokumentālā filma Pasaule Marka Rotko acīm. Pēc tam daudzsēriju mākslas filma Skārleta. Politiskas pārmaiņas Ukrainas valdībā. Šmihaļs atkāpies no premjerministra amata. Par nodarījumu, kas ir pretrunā ar valsts apbalvojuma vērtībām, bijušajam tiesnesim atņem atzinības krustu. Lietavas beigušās, taču vietām Latgalē cilvēkiem aizvien jāmet lieli līkumi, lai tiktu savos dienas darbos. Un populāra amerikāņu interneta personība Rīgā pulcē tūkstošiem fanu. Labvakar šajā mierīgajā otrdienas vakarā Latvijas televīzijas ziņu laikā. Kāds bijis šis 15. jūlijas Latvijā un pasaulē, jau tūlīt panorāmā. Ukrainas bruņotajiem spēkiem nodotas 15 Latvijā ražotās Patrija bruņu mašīnas. Līdz gada beigām to skaitu palielināts, plānots līdz pat 3 reizēm. Ukraina šodien atzīmē valstiskuma svētkus, jeb dienu, kad sākās Ukrainas tapšana par valsti. Šis notikums šodien svinīgi tika pieminēts Kīivas centrā, piedaloties Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un Latvijas valdības delegācijai. No Ukrainas stāsta Odita Krenberga. Kā jau esam ziņojuši, Latvijas valdība bija lēmusi, ka Ukraina saņems 42 bruņu mašīnas. Ukraina šādu atbalstu bija lūgusi, un pirmās 15 bruņu mašīnas jau šodien tika nogādātas šeit un arī jau nodotas Ukrainas rīcībām. Slava Ukraini! Herojam slava! Jūs redzējāt, kāds saviļņojums ir viņu acīs. Viņi šīs mašīnas, ko viņi ļoti novērtē kā jaunas, tikko saražotas un patiesībā, kā es arī teicu, labākās, kas Latvijā šobrīd ir, ko mēs spējam paši saražot. Mēs esam to atveduši tagad uz Ukrainu. Viņi to dos saviem labākajiem spēkiem, kas varēs to izmantot labiem mērķiem, cīnoties par savu zemi, aizstāvot savas teritorijas, jo tas ļaus viņiem arī iegūt lielāku triecienu spēju, iekļūstot dziļāk frontē. Līdz gada beigām plānots Ukrainai piegādāt visas 42 bruņu mašīnas no Latvijas, un Ukraiņi šo sūtījumu ļoti novērtē. Це бронетехніка нового покоління. Šī ir jaunās paaudzes bruņmašīnas. Vecās padomju bruņmašīnas joprojām sastāda ievērojumu daļu Ukrainas bruņojumu. Tās neatbilst modernās karadarbības prasībām. Šī tehnika palielinās mūsu vienību ofensīvās spējas. Laika periodā kopš pilna mēroga kara sākuma, tātad nepilnos 3,5 gados, ieskaitot šo bruņu mašīnu piegādes, Latvija līdz šim Ukrainu ir atbalstījusi kopsumā par 892 miljoniem eiro, gan civilā, gan militārā jomā, gan dažādos ziedojumos. Bruņu mašīnas nodotas Ukrainai zīmīgā datumā, tieši šodien ir Ukrainas valstiskuma diena. Par atbalstu Ukrainai un to, cik svarīgi šajā karā nepagurt premjerēte, bija arī saruna ar ASV īpašo sūtni Kītu Kellogu, pārunājot ASV darbu pie jaunākās sankciju paketes un tās koordinēšanu ar Eiropas Savienību. Premjere tikās arī ar savu Ukrainas kolēģi Denisu Šmihaļu un ar prezidentu Volodimiru Zelenski. Mēs patiesi paļaujamies uz jūsu valsti un zinām, ka Latvija ir lieli Ukrainas draugi. Mēs esam jums pateicīgi par lielo atbalstu, esam pateicīgi par bruņu transportieru nodošanu, un tas ir labs signāls mūsu armijai, mūsu karavīriem. Latvijas delegācija arī apmeklēja vienu no Krievijas nesenajām uzbrukuma vietām civiliedzīvotājiem šeit Kīvā, kur trāpījumā pat daudz dzīvokļu māju bija bojā gājušie.
Vēl premjerei bija arī tikšanās ar Ukrainas parlamentu, jeb augstākās radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku, savukārt Latvijas NBS komandieris Kaspars Pudāns ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski apsprieda situāciju frontē, Latvijas un Ukrainas militāro sadarbību un turpmāko mūsu valsts atbalstu Ukrainai. Jāpiebilst vēl, ka neraugoties uz ASV īpašā sūtņa Kīta Keloga klātbūtni šeit Ukrainā, Krievija tik un tā turpināja uzbrukt, un arī te Ukrainas galvaspilsētā šodien vairāk kārt bija dzirdama gaisa trauksme. Odita Krenberga, Olafs Perševits, Latvijas televīzija no Kijivas, Ukrainā. Lai piespiestu Kremli patiešām pārtraukt karu, nepieciešams ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju. Tā paziņojusi bloka augstā sūtne ārlietās Kaja Kallasa. Briselē tieks Eiropas Savienības ārlietu ministri. Apspriestajā, jau 18. sankciju plānā paredzēts mērķēt uz Krievijas energoresursu eksportu, kā arī banku sektoru un militāro rūpniecību. Šīm sankcijām pretojas Slovākija bažās, ka tas izraisīs naftas cenu kāpumu. Tāpat ārlietu ministru dienas kārtībā ir turpmāka palīdzība Ukrainai. Būtu labi, ja ar visiem šiem solījumiem, ko deva arī Baidena administrācija, Ukrainai turpinātos ieroču piegādes un viņi saņemtu visu, kas solīts. Mēs Eiropas pusē, protams, vēlamies darīt vairāk. Tā ir laba zīme, ko redzam no Amerikas, ka viņi ir sapratuši, ka Krievija nevēlas mieru. Tāpēc, lai panāktu mieru, mums ir jāatbalsta Ukraina un jāizdara spiediens uz Krieviju. Vācija jau izteikusi piedāvājumu iegādāties no ASV pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot, kuras pēc tam nodot Ukrainai. Arī Zviedrija, Dānija un Nīderlande paudušas vēlmi pirkt no ASV ieročus Ukrainas vajadzībām. Tādējādi valstis pievienojas Vācijai, kas jau piedāvājusi samaksāt par 2 Patriot sistēmām. Berlīne bija viena no pirmajām, kas pauda gatavību iesaistīties Trumpa ieroču plānā. Vācijas aizsardzības ministrs jau ieradies Vašingtonā, lai pārunātu plānotos pirkumus. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, cik ātri iespējams noorganizēt ieroču piegādes. Plāns paredz, ka Eiropas valstis varēs sūtīt Ukrainai ieročus no saviem krājumiem, kas pēc tam tiktu papildināti ar jauniem ieročiem no ASV. Taču tikai dažām valstīm pat laban ir tādas sistēmas kā Patriot, kas šobrīd ir Ukrainas visakūtākā vajadzība. NATO ģenerālsekretārs vakar izteicās, ka plānam varētu pievienoties arī Kanāda, Norvēģija un Lielbritānija. Bet Ukrainas varas gaitiņos kārtējās pārbīdes. Prezidents Volodimirs Zelenskis lēmis par valdības nomaiņu. Premjerministrs Denis Šmihaļs iesniedzis atlūgumu, bet valdības vadīšanu Zelenskis piedāvājis vicepremjerei Julijai Sviridenko. Balsojums parlamentā par jaunā kabineta sastāvu gaidāms tuvākajās dienās. Analītiķi ieskatā valdības restarta mērķis varētu būt centieni stiprināt attiecības ar ASV. Stāsta Paula Markusa. Ar pateicības vārdiem Ukrainas aizstāvjiem un Volodimiram Zelenskim par izrādīto uzticību, tā par savu atkāpšanos no premjera amata šodien saviem sociālā tīkla sekotājiem pavēstīja Denis Šmihaļs. Pārbīdes valdībā bija Zelenska iniciatīva. Šmihaļa vieta piedāvāta līdzinējai ekonomikas ministrei un pirmajai vicepremjerei Julijai Sviridenko. Šmihaļam piedāvāta aizsardzības ministra vieta, bet līdzinējais aizsardzības ministrs Rustems Umerovs varētu kļūt par jauno Ukrainas vēstnieku ASV. Par citu ministru nomaiņu pagaidām nav zināms, bet atsevišķas ministrijas varētu tikt apvienotas. Zelenskis to dēvē par valdības restartu. Jaunās valdības galvenās prioritātes būšot vietējās ieroču ražošanas palielināšana, darbs pie valsts ekonomiskā potenciāla, kā arī sociālo atbalsta programmu attīstīšana. 39 gadus vecā ekonomiste Sviridenko izteicās, ka valsts resursi pilnībā jākoncentrē valsts aizsardzībai un ka ir jāmazina regulācija un birokrātija. Viņa ieņēma nozīmīgu lomu sarunās ar ASV par derīgo izrakteņu vienošanos, tāpēc daudzi uzskata, ka kadru nomaiņa, jauna premjere, jauns vēstnieks ir centieni tuvināties Trumpam. Sviridenko iecelšana ir kā vēstījums Trumpam, ka sadarbība ar ASV Ukrainai ir ļoti svarīga un ka izrakteņu vienošanās ir prioritāte. Zelenskis tādējādi pasaka, ka cilvēks, kas parakstīja vienošanos ar Skotu Besentu, kurš finanšu pasaulē ir kā rokzvaigzne, ka šis cilvēks tagad būs mūsu premjere.
Jebkādas pārbīdes valdībā ir jāapstiprina parlamentam, taču tas Zelenskim problēmas nerada, jo viņa partijai augstākajā radā ir vairākums. Šmihaļs bija Ukrainas pie amata visilgāk esošais premjers. Šajā krēslā viņš pavadīja 5 gadus. Baumas par viņa nomaiņu sāka cirkulēt jau pagājušajā vasarā. Paula Markusa, Latvijas televīzija. Latvijas valsts vēlas atgūt visas daļas no uzņēmumiem TET un Latvijas mobilais telefons, kuras pašlaik pieder Zviedrijas kompānijai Telia. Atpirkšana gan nenotikšot izmantojot valsts budžeta finansējumu, uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Atrasts cits risinājums. Lai pastāstītu par valdībā pieņemto lēmumu, man studijā pievienojas kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Dāvid, kāpēc tad šāds valdības solis? Jau ilgstoši ir bijušas nesakritības ar viedokļiem, ko ar šiem diviem uzņēmumiem darīt starp Latvijas interesēm un Zviedrijas uzņēmuma interesēm. Un tas, ko par šodien paziņoja, ka valsts interesēs ir, lai TET un LMT kļūtu par starptautisku, spēcīgu uzņēmumu, kas attīstītu tehnoloģijas un varētu tās arī eksportēt. Kamēr Zviedrijas uzņēmuma Telia interesēs ir, lai šie divi uzņēmumi paliek reģionāli un strādā tieši telekomunikāciju jomā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis sacīja, ka šo uzņēmumu atgūšana pilnībā Latvijas ziņā dotu labāku sinerģiju nekā tas ir šobrīd. Lūk, viņa sacītais. Šīs sinerģijas, kas tiek izmantotas, sniedz daudz lielāku atdevi, ja tas tiek darīts, nekā tad, ja paliek tikai telko jomā. Tas arī nav nekas slikts, arī tas var būt biznesa veids, bet tas biznesa veids neiet kopā ar valsts interesēm. Un ministra pieminētās sinerģijas dotu Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, jo šie divi uzņēmumi ir šodien pauduši interesi un gatavību atpirkt šīs daļas no sava kapitāla pieejamiem līdzekļiem un tādā veidā iesaistoties šo uzņēmumu arī pārvaldībā. Un viņi uzskata, ka iegūstot daļas šajos divos uzņēmumos arī gan radio un televīzijas centram, gan Latvenergo, tas būtu arī finansiāli izdevīgi ilgtermiņā. Lūk, ko sacīja Latvenergo valdes priekšsēdētājs. Es domāju, ka mēs piedzīvojam zināmu transformāciju, kuriem mums ir jābūt gataviem. Mēs redzam šajā investīcijā iespējas nākotnē radīt spēcīgu tehnoloģisku uzņēmumu, kas rada risinājumus arī enerģētikai, kā arī mūsu klientu bāzē, kas mums ir lielāka nekā 900 000. Un tāpēc mēs redzam šeit šo potenciālu. Mēs esam to izvērtējuši. Dāvid, kas tad tagad notiks? Vai mēs zinām, vai Zviedrijas uzņēmums ir jau paudis savu piekrišanu? Un attiecīgi, kādas varētu būt prognozes par akciju atpirkšanas cenu? Šobrīd tad ir dota atļauja sākt sarunas. Tas, ko valdība šodien konceptuāli ir lēmusi, ka Latvenergo un radio un televīzijas centrs drīkst vērsties pie Zviedrijas uzņēmuma un sākt runāt par šiem procesiem. Par cenām vēl esot pāragri, par to saka visi. Iesaistīties šodien, ka tagad notiks arī uzņēmuma izvērtēšana, vērtības noteikšana. Vēl jau arī nav zināms, cik ļoti Telia, Zviedrijas uzņēmums, ir iesaistīts, ieinteresēts kādā veidā atbrīvoties no šīm daļām, vai vispār viņi to vēlas. Paldies tev, Dāvid, par šo aktualitāšu apkopojumu. Tas bija mans kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Tātad valsts ir pieņēmusi lēmumu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia atpirkt visas uzņēmumu TET un Latvijas mobilais telefons daļas. Bet Latvijas Rādio 4 tiks slēgts. No nākamā gada janvāra radio ētera viļņos vairs nedzirdēsim sabiedriskā mediju kanālu krievu valodā. Tā lēmusi Latvijas sabiedriskā mediju valde un valdes strateģiskās prioritātes atbalsta arī padome. Sabiedriskā mediju stratēģija paredz arī vairāku redakciju apvienošanu un viena no būtiskākajām - veidot vienu ziņu dienestu, lai gan pirms abu sabiedrisko mediju apvienošanas Sepl padome bija solījusi to nedarīt. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Līdz ar 25. gada izskaņu izskanēs arī pēdējais raidījums Latvijas Rādio 4 ēterā, visu saturu mazākumtautību valodās pārceļot uz digitālo vidi. Sabiedrisko mediju saturu tikai latviešu vai Eiropas kultūra telpai piederīgā valodā paredz Saeimas pieņemtā nacionālās drošības koncepcija. Latvijas sabiedriskā medija valde norāda, saturs mazākumtautību valodās paliks, taču būs integrēts LSM ietvaros. Pazudīs zīmols LSM+, kurā pašlaik tiek apkopots sabiedrisko mediju
mediju saturs angļu valodā un mazākumtautību valodās. Portāls LSM LV būs tas, kur ir centrālā vieta visam saturam, arī svešvalodu izvēlei. Un svešvalodas mēs plānojam saglabāt angļu, krievu, ukraiņu, atsakoties arī no tām valodām, kurās autorija saturu nepatērē. Dati rāda, ka auditorija nelieto saturu ne poļu, ne baltkrievu valodā, tāpēc tajās LSM to vairs neradīs. Arī krievu valodā radītā satura apjoms tiks būtiski samazināts, mēģinot šo auditoriju piesaistīt informācijai latviešu valodā. Tikmēr vairākās sabiedriskā medija redakcijās šodien valda nospiedoša gaisotne, neziņa par nākotni. Latvijas Radio 4 darbinieki nevēlas, lai viņus filmē. Kanāla galvenā redaktore Anna Stroja uzskata, ka atteikšanos no šī radio kanāla Krievija izmantos dezinformācijas karā. Es domāju, ka atteikties no sabiedriskā radio ar diezgan lielu uzticamības reitingu vai uzticamības pakāpi. Tieši tāpēc, ka blakus mums ir Krievija, kā ļoti bīstams kaimiņš, manuprāt, tā ir tā strateģiska kļūda. Neziņa valda arī LSM Plus redakcijā. Cik daudz darbinieku varēs turpināt darbu, nav zināms, un tāpat vēl nav izlemts, kuri no mediju radītajiem raidījumiem saglabāsies, kurus likvidēs. Laika posmā no nākamā līdz 29. gadam gaidāmas nozīmīgas pārmaiņas arī citās, gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijas redakcijās, jo skatītāju un klausītāju paradumus ir mainījuši. Liela daļa pārcēlusies tikai uz digitālo vidi. Par to, kas aplūdīs mediju bērnu un jauniešu saturu, kā arī kultūras raidījumu redakcijas bija zināms pirms mediju apvienošanas. Šodien valde darbiniekus informēja, ka plānots apvienot arī ziņu dienestus. Diskusijā ar valdi gan Latvijas radio, gan televīzijas darbinieki pauda bažas par risku vēl vairāk mediju vidē mazināt informācijas daudzveidību. Tad mēs tiešām uzskatām, ka informācijas daudzveidība ir tas, kas ir pamats arī mūsu darbībai, un tāda pilnīga integrēšanās, manuprāt, tiešām nav iespējama un nav katrā ziņā par labu nākošu kopējai mediju telpai Latvijā. Sadarbībā ar kolēģiem, tie, kas ikdienā tieši nodarbojas ar satura veidošanu un izplatīšanu, mēs meklēsim to labāko veidu, kā veidot jaunās procesus, struktūras, kā organizēt šo praktisko darbu. Pirms abu mediju apvienošanas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes solījums bija Latvijas radio un Latvijas televīzijas ziņu dienestus neapvienot. SEPLP valdes locekle Sanita Uplēja-Jegermane norāda, ka padome šobrīd atbalsta LSM stratēģiskās prioritātes. Mūsu atbalsts ir vienotām redakcijām, bet tas ir pakāpeniski, pārdomāti. Tas faktiski notiks visticamāk 29. gadam, iesaistot darbiniekus un nezaudējot saturisko daudzveidību, viedokļu dažādību. Ja tad tas būtu jāizdara tādiem nosacījumiem. Piebildīšu, ka SEPLP ieskatā LSM stratēģiskais redzējums sakrīt ar pasaulē izplatītu tendenci veidot multimediālas redakcijas, kuras spēj radīt saturu dažādām mediju platformām. Zandozo Baloda, Kaspars Markus un Mihails Skriapkins, Latvijas televīzija. Uldim Krastiņam atņemts atzinības krusts. Krastiņš ir tiesnesis, kuru 2010. gadā ar šo valsts apbalvojumu godināja toreizējais prezidents Valdis Zatlers. Ordeņu kapitulas lēmumu pieņēmis, jo atklājušies fakti par apkaunojošu nodarījumu. Krastiņš savulaik notiesāja vairākus politiskos disidentus, pat piespriežot nāves sodus. Stāsta Madara Līcīte. Lai arī samērā reti valsts augstākie apbalvojumi tiek arī atņemti. Visbiežāk tas notiek saistībā ar kriminālu pārkāpumiem, taču ir arī citi iemesli. Tā piemēram, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 3 zvaigžņu ordenis tika atņemts Krievijas miljardierim un Latvijas pilsonim Pjotram Ābenam. Tagad atzinības krusts atņemts arī agrākajam tiesnesim juristam Uldim Krastiņam. Šāds lēmums pieņemts pēc kāda iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas ordeņa kapitulā. Mēs nekomentējam šādu mūsu lēmumu detaļas, un vēl jau vairāk to pastiprina arī fakts, ka ja pati piešķiršanas procedūra ir, tā varētu teikt, politisks, kas nav apstrīdams vai pārsūdzams, tad atņemšana, apbalvojuma apņemšana ir pārsūdzama administratīva. Tas administratīvs akts, un līdz ar to mēs nekomentējam un nedrīkstam komentēt atbilstoši likumam. Cik lielā vienprātībā lēmums pieņemts, Graube neatklāja, taču viņš uzsver, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības ne tikai ieteikt kādu apbalvošanai, bet arī iesniegt lūgumu par apbalvojumu atņemšanu.
Tiesnesis Krasniņš 1983. gadā tiesāja Latvijas neatkarības kustības vadītāju Jāni Roškalnu, piespriežot viņam brīvības atņemšanu uz 5 un nometinājumu uz 3 gadiem. Tas pants bija nopietnis un 8 sējumi, kurus tad Krasniņa kabinets sagatavoja tiesas procesā. Te ir visādas liecības iekšā un visi tie materiāli. Viņiem izdevīgi bija tajā laikā kalpot padomju varai, viņiem par to labi maksāja, un viņi to darīja, un man liekas, ka turpat robežas nekādas nebija, jo, kā mēs tagad uzzinām, tad Uldis Krasniņš ir notiesājis 5 latviešus uz nāvi, pat uz nāvesodu. Tā tad robeža nekāda nebija. Krasniņš jau nav vienīgais, kam ir piešķirti ordeņi pilnīgi tādā kliedzošā pretrunā ar to realitāti, ar to dzīvi, kādu viņi ir dzīvojuši. Roškalna dzīves biedra atminas, ka reiz uz tiesas sēdi paņēmusi līdzi dviņus, lai viņas vīrs var redzēt, kā bērni paaugšies. Taču tiesnesis Krasniņš viņus izraidīs no sēdes. Tiesnesis Krasniņš tā it kā kaut kādā tālumā es jūtu, ka te ir bērni. Lūdzu, izvest ārā. Tas moments, kad Jānis redzēja tos bērnus, cik viņi bija jau paaugušies, tas man bija tas svarīgākais mirklis, lai kas tur būtu. Roškalns apcietinājumā pavadīja 4 gadus. Tiesnesi Krasniņa viņš vairs nav saticis un nav saņēmis arī atvainošanos no viņa. Jebkurš cilvēks var kaut kā dzīvē saprast tās elementārās pamatlietas un nožēlot. Bet lai viņš tiešām kaut ko labotu, tad bez atvainošanās, bez lūgšanas piedot, tas nav iespējams. Savā atmiņu grāmatā Mana mūža līkloči Krasniņš šo laika periodu komentē šādi. Ja esi izvēlējies tiesneša darbu, tad jāskata lietas, kas tiesai piekritīgas. Izvēloties amatu, neviens tiesnesis nerēķinājās ar to, ka viņam būs jāskata politiskās lietas. Ar Krasniņu Latvijas televīzijai šodien neizdevās sazināties. Manta Līcīte, Igors Stūns, Latvijas televīzija. Pēc pagājušo nedēļu piedzīvotajām lietavām aizvien ir vietas Latvijā, kur cilvēki, dodoties savās ikdienas gaitās, met kilometriem garus līkumus. Vietējie ceļi ir izskaloti, neizbraucami un pat slēgti. Daudz viet sākta greiderēšana, jeb grants seguma līdzināšana, taču ir vietas, kur jāveic pamatīgāki darbi. Uz Lietuvu postījumu vietām devās Dinija Jemeļānova. No pakalna pie Višķiem paveras gleznaina ainava uz ezeru. Uz šejieni bet stāvs grants seguma ceļš, kas spēcīgo Lietuvu naktī pamatīgi bojāts. Latvijas autoceļu uzturētāja darbinieks tikko kā sagaidījis papildus granti, ar ko izlīdzināt izskalojumus. Šeit otru dienu, trešu dienu. Aha. Un kā te bija? Te varēja ar mašīnu izbraukt vispār? Jā, viena puse bija laba. Pamatīgāki darbi būs jāveic uz cita ceļa, vien pāris kilometrus tālāk. Pa asfalta seguma ceļu uz novada centru brauc Ambeļu iedzīvotāji. No viņiem jāmet pamatīgs līkums. Šī ir tā vieta, kur piektdienas naktī bija izveidojies sava veida ūdenskritums. Zīmīgi, ka jau 2017. gadā arī tieši šai pašā vietā bija veidojies ceļa iegrūms. Tad to remontēja, taču vai izdarītais bijis pietiekami? Tas vēl tiks skaidrots. Latvijas valsts ceļu darbinieks ieradies apsekot vietu. Vietējie spriež, ka iespējams būtu jāliek lielāka caurteka, vai vienas vietā jāliek 2. Bet ir vietas, kur arī pamatīgas betona caurtekas nav izturējušas ūdens spiedienu. Kāds ūdenim spēks, ka viņš spēja, rekur, otra daļa caurtekas, rekur, viena daļa caurtekas. Un šī ir otra caurtekas daļa. Virs tās veda neliels pašvaldības ceļš, pa kuru pārsvarā pārvietojās vietējie zemnieki. Citur gan sabrusis īsākais ceļš no kādas viensētas. Pārrauti zemē ierakti kabeļi. Šeit ir samērā lielu apjoma darbi, un šeit tiek piesaistīts būvnieks, kas, teiksim, specializējas caurteku uzstādīšanā. Mēs paši to nedaram. Un cik ilgu laiku tas varētu aizņemt? Solīja, ka tuvākajā laikā tiks iesniegtas tāmes. Pašvaldības rēķina izmaksas. Gan Augstdaugavas novadā, gan kaimiņos Preļu novadā
plāno lūgt līdzfinansējumu plūduseku novēršanai. Vietējais lopkopis spriež, ka viņa saimniecībā īstos zaudējumus varēs lēst tikai rudenī. Jūļu stāvē, kurš tikai trešdaļa ārā, kurš pa pusē ārā ūdenī, jā. Pat tie, kuri likās, ka ir kalnā, jā, viņi vienalga bija atpūduši, ūdens bija tik daudz, ja katra ieplaka bija pilna ar ūdeni. Arī tie ir slapi. Arī tie ir īstenībā čau, jo viņš uzreiz sāk silt, pelēt un tādas pat lopiņu nevar dot. Savukārt no cita lauka vairāki sienu ruļļi ierauti grāvī un kā pludiņi aizpeldējuši un pat izspraukušies cauri caurtekai zem Daugavpils-Rēzeknes šosejas, stāsta zemnieks. Pašvaldības pārstāvis to apstiprina. Arī aizskalotās caurtekas viņi atraduši vairāku 100 metru attālumā no vietas, kur tās bijušas ieraktas. Tagad tās novietotas darbnīcās. Bojātas nav, varēs rakt atpakaļ. Dīnija Ģimeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija. Īstu vētru, gan jāsaka fanu vētru, šodien piedzīvoja Rīga. Galvaspilsētā viesojās viena no pasaulē slavenākajām jaunās paudzes interneta zvaigznēm iShowSpeed. Viņš devies Eiropas tūrē, lai saviem sekotāju miljoniem tiešraidēs rādītu dažādu valstu kultūru un cilvēkus. Latvijā viņš ieradās no Igaunijas un tālāk devās uz Lietuvu. Kā šīs dažas stundas Rīgā pagāja, vairāk stāsta Evalds Dukuls. Šodien Rīgas ielas bija pilnas sajūsmas. Tūkstošiem cilvēku sagaidīja pasaules slaveno satura veidotāju, 20 gadus veco amerikāni Darrenu Jasonu Watkinsu, kuru pasaule pazīst kā iShowSpeed. Viņš ir ļoti krūts, viņš ārdās. Jā, viņš ir ātrs. Viņš ļoti labi ir ietmāk. Viņš parādīja savu gaļu arī. Viņš ir ļoti ātrs, daudz uzvarējis sacensībās, bet viņš man nevarētu uzvarēt. Ar ko viņš izceļās? No pārējiem. Viņš ir tāds interesants, viņš ir interesants. Apmeklē katru valsti apmeklē. Visus fanus satiek. Jā, viņš rei ļoti labi, Viņš kā suns, jā. Savas Eiropas tūres ietvaros viņš uz Latviju ieradās no Tallinas, kur bija ticies ar Igaunijas premjerministru. Latvijā viņu sagaidīja ekonomikas ministrs Viktors Valēnis. Un abi kopā devās uz Āgenskalna tirgu. Tur iShowSpeed nobaudīja vietējos ēdienus un dzērienus, bet pēc tam ceļš veda uz Uzvaras parku. Tur viņš ne tikai cepa maizi, bet arī iestādīja koku. Fanu pūļu pavadīts viņš tālāk devās pie Brīvības pieminekļa, kur uzturējās neilgu laiku, un pēc tam uz Latvijas radio. Tur viņš uzkāpa uz balkona, sasveicinājās ar cilvēkiem un nodziedāja dziesmu. Latvija izrāda patiesu mīlestību. Latvija izrāda tik daudz mīlestības. Rīgai ir tik daudz enerģijas, viņi to uzgriež. Sveiciens visiem Rīgā un Latvijā. Šis droši vien ir līdzīgs tam, cik daudz cilvēku man ir pievienojušies straumē. Tas ir ļoti daudz. Es domāju, ka tas ir visvairāk visā šajā tūrē. Kad tu pēdējo reizi biji pusdienās ar draugiem bez uzmanības, faniem un viņu kliedzieniem? Ir pagājuši gadi, neatceros, kad pusdienoju viens. Gan Tallinā, gan Rīgā iShowSpeed visu piedzīvoto nepārtraukti filmē un translē tiešraidē, ko skatījās vairāk nekā 100 000 cilvēku. Pēc dažām stundām, kas pavadītas Rīgā, satura veidotājs devās tālāk uz Viļņu. Katra no Baltijas valstīm blogerim samaksās 30 000 eiro, sedzot daļu no izmaksām par Baltijas valstu reklamēšanu. Viņa YouTube kanālam seko vairāk nekā 40 miljoni fanu visā pasaulē. Evalds Dukuls, Valdis Lācis, Latvijas televīzija. Bet RFS futbolisti Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē šobrīd uzņem Tallinas Levadija. Pirmajā mačā bijām pārāk ar 1-0. Uģi, kāda situācija šobrīd? Kamēr Spīda kungs vēl traucās uz Viļņu, tikmēr, jā, tiešām RFS aizvada ļoti nozīmīgu spēli. Labi, ka arēna ir izpārdota, tas ir forši. Šobrīd 0-0. Tiesa gan ir 28. minūte. Bet RFS pieder nepārprotams pārsvars, tā ka mēs ceram uz pozitīvu iznākumu, un RFS stadionā mēs noteikti pieslēgsimies sportziņu laikā.
Noteikti to skatīsimies. Tas tā tad jau pēc brīža sporta ziņās. Bet Latvijas austrumdaļā naktī gaidāms pērkona negaiss. Sinoptiķi brīdina, ka iespējama arī krusa un brāzmēns vējš. Un izskatās, ka saule atkal būs paņēmis brīvdienu, jo rīt būšot mākoņains un lietains. Plašāk pēc brīža pastāstīs Tomas Bricis. Atā! Latvijas televīzijā atgriežas raidījums Kultūra doba. 5. sezonas pirmajā izlaidumā mēs viesojamies pie Latgales balss, pie dziedātāja Daiņas Kuteļa. Es nevaru iedomāties to dzīvi savādāku bez tiem laukiem. Šis raidījums noteikti ies Kultūra dobas vēsturē ar neparastāko saimnieka man doto uzdevumu. Kaut kas vienkārši ārprātīgs! Skaties raidījumu Kultūra doba sestdien bez 15:09 vakarā LTV1 un Replay LV. Marks Rotko, viens no 20. gadsimta izcilākajiem māksliniekiem. Kādu dienu viņš nejauši aizgāja līdz draugam uz zīmēšanas nodarbību. Ideju gleznotājs, kas savos abstraktajos darbos spēja attēlot cilvēcisko traģēdiju. Viņš runāja par materiālu, materialitāti un roku darbu mākslā. Dokumentālā filma Pasaule Marka Rotko acīm. Šovakar bez 29. LTV1 un Replay LV. Labvakar, turpinājumā jaunuma sportā. Uzmanības centrā futbols. UEFA Champions League kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē RFS uzņem Tallinas Levadija. Daugavmalā ir mans kolēģis Matīs Timofejevs. Matīs, sveiks, vai Viktors Moros, ņemot vērā mača svarīgumu, pārsteidz ar sākuma sastāvu izvēli? Sveiks, Uģis, sveiks, skatītāji. Jā, pārsteidz, vārtos ir cilvēks, kas pirms 9 dienām tikai pievienojās komandai. Tas ir Marko Peričs, jaunais horvātu vārdsargs. Jevgeņijs Ņergals sāk, atceramies pirmo spēli, tagad Maričs ir vārtos. Tas ir viens pārsteigums, otrs, kā brāļi Ikaunieki ir sākuma sastāvā, gan Jānis Ikaunieks, gan Dāvis Ikaunieks, bet varam apskatīties arī video, kā spēle līdz šim ir izskatījusies, un jāsaka, kā ļoti labi apmeklēta ir šī spēle. Visas 1800 biļetes ir pārdotas, un neviena brīva sēdvieta šeit LNK Sporta parka stadionā Daugavas krastā nav. Un tas RFS spārnoja, viņi jau sākumā gāja uz priekšu, bija vairākas iespējas, un jau 3. minūtē Jānis Ikaunieks skaisti ieraidīja bumbu vārtos, bet gal galā vārdu gūms netika ieskaitīts, jo mirkli pirms šī vārdu gūma tomēr tika fiksēta aizmuguri, līdz ar to šobrīd rezultāts ir 0-0, bet jāatgādina, ka pirmo spēli Levadija zaudēja ar 0-1, RFS viens vārds ir guvuši, tā kā 2 spēļu summā RFS ir vadībā ar 1-0. Ja spēle beidzas neizšķirti, tik un tā RFS iekļūst 2. kārtā. Kā spēle noslēgsies, par to jau, protams, nakts ziņās. Jā, paldies, Matīs. Tas futbolā, bet mēs turpināsim ar basketbolu. Latvijas līgas bronzas medaļnieka Rīgas Zeļi nākamajā sezonā tomēr nestartēs FIBA Eiropas kausā. Sākotnēji Zeļi pieteicās dalībai turnīrai un kā neizsētā komanda plānoja piedalīties kvalifikācijā, tomēr pēc rīdzinieka atteikšanās no dalības vietu pamatturnīra automātiski iegūs Peristērija komanda no Grieķijas. Savukārt Valmieras basketbola komandu turpinājumā vadīs Kaspars Vecvagars. Viņš bija iepriekšējā trenera Nikolai Mazura asistents. Bet VF Rīgas sastāvā nākamajā sezonā spēlēs 24 gadus vecais Kristaps Čilps. Uzbrucējs Liepājas komandā aizvadītajā sezonā vidēji spēlēs izcēlās ar 16,8 punktiem. Un vēl viena laba ziņa. Latvijas Universitātes basketbola komanda turpinās piedalīties augstākās raudas Baltijas turnīros. Erevānā mūsu U20 basketbola izlase šodien izcīnīja 3. uzvaru Eiropas čempionāta B divīzijas turnīrā ar 94-68 pieveikt īrija. Pirmajā ceturdaļā spēle bija līdzīga, bet otrajā spēles nogrieznī Latvija dominēja. Ceturdaļa uzvarēta ar 31-9. Pēc pārtraukuma vadība tika pārliecinoši noturēta un uzvara arī 3. čempionāta spēlē. Ar 20 gūtiem punktiem rezultīvākais bija Toms Markus Salnājs. Rīt mačs ar Igauņiem.
Augusta sākumā Rīgā norisināsies pasaules čempionāts Speedway posms. Viens no pasaules labākajiem Andžejs Ļebeģevs aizvadīja treniņu biķernieku trekā. Plašāk Matīs Timofejovs. Speedway pasaules čempionāta posms Rīgā norisināsies 3. reizi. Te jau visas biļetes ir izpirktas un sacensības apmeklēs 4000 līdzjutēju. Latvijas galvenā cerība, protams, ir pasaules čempionāta pamatsastāvu braucējs Daugavpilietis Andžejs Ļebedevs. Jā, varbūt arī skaļi pateikšu, ka arī mans mērķis ir tāds, ka gribu uzbraukt tik labi, kā pagājušajā gadā, un savu pirmo posmu, protams, ir sapnis un mērķis, ne tikai sapnis, bet mērķis savu pirmo posmu Grand Prix uzvarēt tieši šeit, Rīgā, biķerniekos, priekšā saviem līdzjutējiem un ģimenei. Tas būtu kaut kas grandios. Šis ir 2. gads, kad Andžejs ir pamatsastāvu braucējs. Pirmajā sezonas posmā Vācijā viņam pirmo reizi karjerā izdevās kāpt uz piedestāla, izcīnot 3. vietu. Tas lielākais pluss ir šajā sezonā individuālais sacensības Grand Prix posmos, tas ir mentālais aspekts, jo, man liekas, ka es no pagājušās sezonas drusciņi paugos sava galva, ka, saku vairāk kontrolēt savas emocijas un vairāk ticēt sev, savam spējam, ko es māku, jo māku es arī braukt, nesliktāk kā vispārēji, ja. Sezonas kopvērtējumā Andžejs ir 6. pozīcijā. Līdz sezonas beigām atlicis Rīgas posms un vēl 2 sacensības. Top 7 paliek uz nākošu sezonu, un arī pirms sezonas teicu, tas top 7 ir tas mērķis, un viss pārējais, kas būs augstāk, tas būs jau pozitīvi. Nedēļas nogalē Ļebedevs kopā ar Danielu Kolidīnski un Jevgeņiju Kostigovu Daugavpilī startēs Eiropas čempionātā pāriem, bet pasaules čempionāta posms Rīgā norisināsies 2. augustā. Anastasijas Sevastovs šodien Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Jasī VTA 250 punktu turnīru pirmajā kārtā. Liepājniece ar 3-6 un 3-6 piekāpās šveicietei Simonai Valtertei. Kamēr RFS cīnās atbildes spēlē ar Levadiju, Audas futbolisti rīt konferences līgas kvalifikācijas pirmā apļa atbildes spēlē uzņems Ziemeļīrijas Lārni. Par gaidāmo Matīs Timofejovs. Auda Eirokausa sezonu iesāka ar gan labu rezultātu. Viesos pret Ziemeļīrijas Lārne spēlējot 0-0. Pretinieku spēles stilam gan nācās krietni pielāgoties. Ja mēs esam pieraduši zaudēt bumbu uzreiz, iet augstā presingā, atgūt to bumbu Latvijā, un pretinieks cenšas izspēlēt, tev apspēlēt ar īsākām piespēlēm vai vidējām piespēlēm, tad tur neviens to nedara. Tur uzreiz ir garā piespēle, un tāpēc arī tas fokus ir jābūt brīžiem nevis uz priekšu, kā pieņem malējiem aizsargam vai balstu pussargam, bet tieši atpakaļ. Mūsu plus, es domāju, ir tomēr tas futbols, kur mēs spēlējam. Mums ir ļoti daudz tehniski kvalitīvu spēlētāju, kuri mīl spēlēt pozicionālo futbolu. Protams, ka ir uzsvars uz Eirokausiem, un līga šobrīd ir atlikt malā, un arī koncentrējamies vairāk uz Eirokausiem. Auda virslīgas tabulā ir 3. Rezultatīvākais virs ar 9 gūtiem vārtiem Francijas pussargs Nguena, bet ļoti noderīgs uzbrukuma darbībās ir pamatsastāv uzbrukošais pussargs Renārs Varslavāns. Vasaras pārējā logā Auda pastiprināja sastāvu. Vērtīgs ieguvums ir bijušais Rīga FC centra aizsargs Paulu Eduardu. Tas daudz mums dod. Tu uzreiz mazās kļūdiņš, bet tu uzreiz redz figūru. Viņš vada laukumā, un arī Meļņiks blakus viņam jūtas daudz komfortablākā un daudz drošākā. Ja, viņš ir visu mūžu bijis centra aizsargs labā līmenī, un līdz ar to mums tāds cilvēks bija vajadzīgs. Tas sakārtojas, kopš viņa atnākšanas, man liekas, mēs uz nulīdz tikai esam ar bijuši. Audas un Lārne doļa uzvarētājs iekļūs UEFA konferences līgas 2. kārtā. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars. Ātā! Sveicināti laikziņās. Šodien atkal dažviet Latvijā bija pamatīgi pērkona negaisi. Dienvidu Kurzemes novadā Rucavā nokrišņu daudzums sasniedzis pat gandrīz pusi no mēneša normas, un lielais gaisa mitrums veicina ne tikai negaisa veidošanos, bet pēdējās 2 dienas piekrastē veidojas arī bieza migla, jo siltais mitrais gaiss uzplūstot uz relatīvi vēsiem Rīgas līča un Baltijas jūras ūdeņiem veido biezu miglu. Vakar tāda bija Rīgas līča piekrastē Kurzemē, savukārt šodien migla vairāk skar
skāra Jūrmalas apkārtni un tālāk Vidzemes piekrasti. Šie kadri no saulkrastiem, kur līdz vēlai pēcpusdienai migla saglabājās. Nākamajā diennaktī laikapstākļi patiesībā daudz nemainīsies, jo gaisa mitrums joprojām būs liels. Naktī vairāk valsts austrumdaļā lietus ar pērkonu negaisu. Dienas gaitā atkal vietām visos reģionos, bet vairāk dienvidu kurzemē, kā arī valsts austrumdaļā veidosies negaisa mākoņi, kas lokāli var būt stipri un atnest īpaši intensīvu lietu. Gaisa temperatūra šonakt lielākajā valsts daļā būs ap +15, +18 grādiem. Vietām vēsāks būs Vidzemes augstienē, kā arī Kurzemē augstienēs līdz 13–14 grādiem. Rītdiena lielākoties ar sauli, bet daudz viet īpaši pēcpusdienā tātad veidosies negaisa mākoņi. Dažviet piekrastē gan no rīta, gan dienas gaitā saglabāsies migla. Gaisa temperatūra pie jūras būs zemāka ap 18–19 grādiem, bet valsts centrālajā un dienvidu daļā gaisa iesils līdz 23–25 grādiem. Arī Rīgā parādīsies lietus mākoņi, pēc pusdienām brīžiem iespējams arī pērkona negaiss un temperatūra naktī pazemināsies līdz 17 grādiem. Rīt pēcpusdienā tā būs ap +22 grādiem. Un bez lielām izmaiņām laikapstākļi arī nedēļas otrajā pusē gan ceturtdien, gan piekdien ik pa brīdim lietus, pērkona negaiss, vietām lietus var būt stiprs. Minimālā gaisa temperatūra abās naktīs būs 15–18 grādu robežās, savukārt pēcpusdienās gaisa temperatūra pārsvarā ap 20–26 grādiem, vietām piekrastē mazliet vēsāks līdz 19 grādiem. Un tālākas prognozes rāda, ka arī nedēļas nogalē laikapstākļi būs nepastāvīgi, brīžiem ar lietu un pērkonu, bet svētdien Latvijas austrumu daļu jau var skart plašākas lietavas. Laika ziņās tas arī viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ar labvakaru! Tūlīt dokumentālā filma Pasaule Marka Rotko acīm. Vēlāk daudz sēriju mākslas filma Skārleta. Pēc tam svarīgāko notikumu kopsavilkums Naktziņās.